Mammas brālis Antons no Ērgļiem jau kopš neatkarības atgūšanas nodarbojas ar biznesu. Pa šiem gadiem viņš ir pietiekami daudz pamainījis darbības jomas. Nodarbojies gan ar piena pārstrādi, gan mēbeļu ražošanu, jo ir pietiekami apsviedīgs un brīdī, kad viens bizness sāk buksēt, laicīgi atrod iespēju citur. Tikai ar labiem darbiniekiem viņam parasti nevisai veicas, jo šodien jau visi mācās gudrās lietas, bet labu amatnieku gandrīz vairs nemaz nesot. Anton, kā tas var būt, ka tev vienmēr ir problēma ar strādniekiem? Reiz jautāju Radagabalam, kad ciemojos pie viņa mājās. Nu saproti, Jāni, šis man stāsta. Sāku es ar piena pārstrādi, īpaši dažādu sieru gatavošanu, un pieņēmu darbā vietējos, apmācīju par savu naudu, bet tad vienā brīdī piena produktus man vairs neatmaksājās ražot, un tad uztaisīju galdniecību. Un ko? Atkal man bija jāmāca večus, jo zāģēt prot visi, bet krēslu uztaisīt tikai viens no 20 darbiniekiem, un tā ir katru reizi, kad sāku ko jaunu darīt. Anton, es šim saku, bet protams, ka tā būs vienmēr, jo darba cilvēks taču nezina, ko tu darīsi pēc pāris gadiem. Viņš iemācās pats krēslu taisīt un iemāca to savam dēlam. Bet tad tu pārmeties uz mašīnu remontu un šie taču netiek tev līdzi. Nu jā, atsaka Antons un nosmejūsās, bet ir cerības, ka turpmāk būs citādi. Vakar biju Rīgā, kur kopā ar citiem uzņēmējiem, varas vīriem un sievām likām pie sirds. Un tad kopīgi izdomājam, kas valstī nepieciešams, un tad es no tā visa izdomāšu, ko varu es. Un tad kopā mēs arī zināsim, kādus arodus jaunatnē mācīt. Un tad man vairs netrūks lietpratīgu speciālistu.